Man daudz jautā, kas notika ar Lotu, par ko es esmu strīdējies. Mums nebija strīds. Un tikai, ka cilvēki aug, katrs iet savās kaut kādās vidēs, vietās, jaunās un tā tālāk. Es pārdzīvoju, bet es arī zināju to, ka this is not the end. Vienīgo, ko es varu pateikt, ir, ka mana māma man pateica, ka viņa nekad dzīvē nav redzējusi, ka esmu bijusi tik sagrauta. Un viņa saka, Evelīna, pat kad tu šķīries, tev bija tu nebija. Es tevi nevienā brīdī neienīdu. Es tā kā savā galvā iztēlojos to plānu, kur mēs tagad nāksim uz trešo sēdu, mums būs merch, mums būs šis, mums tas. Un es pat nezināju, ka tajā laikā gribēju iet uz rādio. Man patīk, ka man apkārt visi cilvēki ir laimīgi. Bet tas dažreiz iziet no tādas people-pleasing perspektīvas, ka es neminēšu vai neteikšu tas galvenais, ko es domāju. Un tas nav tā, ka es kaut ko sliktāku, tāpēc domāju par otru cilvēku. Es teicu, jā, tur I'm disappointed, vai I'm sad that this friendship is over, vai visu kaut ko tādu. Bet es nekad neteicu, ka Lotus stulbeni vai kaut kas. Bet mēs varam izstāstīt, kā mēs salabām. Meiteņu tolte? Meiteņu tolte.